Šodien mēs sākam ar jums Ilustratoru. Ilustrators ir vektoru grafikas programmatūra, ar kuru mēs varam veidot dizainus. Viņu izmanto daudz kur, uzņēmuma stila izstrādi, plakātu izstrādē, bukletu dizaina, vizītkartes var uztaisīt, visu veidā reklāmas, gan mazās, gan lielās, ārtelpas vai iekštelpās, kaut kādi baneri, logo, mājas dizains, mājaslapas un tā tālāk un tā tālāk, kreklus, kaut kādas etiķetes, visu, principā mēs esam, kuru mēs nepaskatīsimies pa labi, pa kreisi, mēs visur ieraudzīsim dizaina stilus, kaut kādas drukas, jā, tur, nezinu, nosaukums uz tabletēm, uz austiņām, vēl uz kaut kādām lietām, ja? Tā kā no tā mēs nekādā gadījumā nevarēsim aizskriet, šīs viss mums ir apkārt. Vienkārši cik daudz mēs to pamanam un cik kā mēs viņu novērtējam, vai mēs vispār nebijam iedomājušies, kā šis uzraksts, jā, vai kaut kāds dizains mums ietekmē. Tātad iepakojumi grāmatas. Grāmatas īsti tā kā vairāk ilustrācijas grāmatām, ja? Grāmatas pats par sevi tiek veidots InDesignā, jo tur var uztaisīt daudz lapu un vismuki tur pēc stiliem, teksta stiliem smuki noformēt. Ilustrators vairāk tā kā priekš ilustrācijām, ja? Darba sākšanā, kad mēs atversim ar jums ilustratoru, viņš mums iedos šādu vai mazliet līdzīgu logu, kurus varēsiet klikšķināt, izveidot jaunu. Pagaidām jūs nav vajadzības skatīties tieši savā programmā, vienkārši paskatieties. Mēs iepazīsimies ar interfeisu, jūs paskatīsieties, kur kas būs, ja, un tad jau pēc tam mēs jau atvērsim programmas, un pastrādāsim iekšā un vēlreiz iziesim visam cauri. Ja? Šobrīd vienkārši paskatāmies, lai mums būtu priekšstats. Tad create new, un tad mums parādās šāds vai līdzīgs loks, kur mēs redzam tad nesen izmantotos templates, saglabātos priekš mobilā telefona, dizains priekš web lapas, ja, jo, piemēram, jūs ziniet, ka jūs strādāsiet ar web lapu, tad jūs klikšķiniet uz šo web, un tad jums šeit zemāk parādās izplatītākie izmēri web lapām, kurus izmantojam. Print. Un arī atkarībā no tā, ko jūs noklikšķināsiet, piemēram, webam būs RGB krāsas color mode. Pie print, kad jūs ņemsiet to, tad jums uzreiz būs smīgi. Tad dators uzreiz jums pielāgo attiecīgi visu nepieciešamo. Un tad jums manuāli nav daudz, kas tur jāizvēlās. Tātad šeit ir sagatavs. Viņam ir nosaukums, ir parādīts, cik liels šīs loks būs, ja, pikseļos. Un tad attiecīgi var klikšķināt vienu no tiem. Šeit labajā pusē mēs varam ievadīt mūsu dokumenta nosaukumu. Tālāk mums ir platums un augstums. Mēs varam izvēlēties mērvienības, vai tie pikseļi, vai centimetri, vai milimetri. Tad ir orientācijā, vertikālā vai horizontālā, un māksla dēļu skaitu var ievadīt. Mēs sākam ar vienu parasti, un tad nepieciešamas gadījumā mēs varam pievienot jaunus. Kad būsim programmā, tad parādīšu, paskaidrošu sīkāk.
Color mode, ja mēs strādājam priekšweb, tad mēs izmantojam RGB, jo šīs krāsas ir spilgtākas. Ja mēs drukājam, tad šeit būs jāizvēlas cvik. Kad mēs atvērsim logu, tad Illustratorā ir daudz ikonu. Augšā mums ir lietotnes josla. Tad nākamais ir izvēļu josla, kurā atrodas File, Edit, Object, un zem katra ir attiecīgas izvēles pogas. Tad, kad mēs ar tekstu strādāsim, mēs klikšķināsim uz Type, kad uz kaut kādiem objektiem, tad Object, varēsim pievienot dažus efektus. Mēs nerunāsim daudz par efektiem, ļoti, ļoti maz pieskarsimies, bet bišķi laikam apskatīsim. View ir dažādi stili, skatu stili, un pie Window mēs varam atrast jebkuru logu, kuru mēs vēlamies atvērt, un no turienes vēl paņemt kaut kādus, izvēlēties rīkus, ja? Vai, piemēram, tur gradientu atvērt logu, vai pieredzi, vai vēl kaut kādus slāņus. Un šie visi Window atvērsies labajā pogā šeit. Šobrīd viņi ir collapsed panels. Kreisajā pusē atrodas rīku josla. Šeit mums šobrīd ir nospiesta Selection Tool, melnā bultiņa. Ar melno bultiņu būs pārsvarā jāpārvietojas. Un, ja jūs pabeidzat darbu ar kādu no citiem tur zīmēšanas objektiem, ja, uzreiz ļoti rekomendēju pārslēgties uz Selection Tool. Tas ļoti jums palīdzēs. Šeit ir visi tie paneļi, kurus var izsaukt zem Window. Pa vidu baltā lapa mums ir mākslas dēlis, jeb darba lapa. Uz šīs lapas mēs zīmējam. Mēs parasti nezīmējam ārpusē. Ja, viss notiek uz šīs lapas. Un jūs varat pie viņas pietuvoties, cik vien tuvu jūs vēlaties, vai attālināties. Ļoti rekomendēju nezīmēt tur vienu objektu uz vienu māksla dēļ, tīpaši, ja jums viņš ir liels paņemts, ja, droši pietuvojieties un tad zīmējat netik milzīgu objektu. Šādas te baltās lapas, darba lapas, jūs varat veidot vairākas šajā dokumentā blakus. To laiku mēs apskatīsim, bet pašā sākumā mums pilnīgi pietiek arī ar vienu. Un mēs ar tādu arī strādāsim. Zemāk mums ir statusa josla, mums redzami procenti un lapas. Šeit mums mēs varam pabīdīties pa labi, pa kreisi vai uz augšu uz leju, bet es jums ļoti rekomendēju izmantot scrollu uz pelītes, nevis šitās pogas. Viens ļoti svarīgs moments, kad mēs strādājam, lai būtu visi rīki šādi pārredzami smuki, tad mums ir jāieslēdz Workspace Essentials Classic. Un to mēs darām caur Window pogu. Kad mēs viņu atvērsim, tad mēs aiziesim uz Workspace un izvēlēsimies Essential Classic. Es uztaisīšu screenshotu mazliet vēlāk, lai viņš jums arī ir. Rīka josla. Rīka josla, kā jūs redzat, viņa ir diezgan liela, ja? Šeit ir tādas divas bultiņas. Un ar tiem mēs varam paslēpt rīkus, tad, ja mēs noklikšam, tad viņi slēpjas. Tad varam pēc tam atgriezt atpakaļ. Jo mēs varam uztaisīt vienkārši vienu stabiņu, nevis divus. Tas ir vairāk kā kuram patīk un cik daudz mākslas dēļa telpas jums ir nepieciešams. Ja, jo citreiz
Vienkārši, kad mēs strādājam, mums ir ļoti daudz šeit atvērto šo paneļu, šo mazo lodziņu. Šobrīd viņi visi izskatās ļoti maziņi, smalki, mazie kvadrātiņi labajā pusē. Principā, kad viņi beras vaļā, tad viņi aizņem kaut kādu, nezinu, 1/4, kad ir trešdaļa no ekrāna, un tad mākslas dēls, protams, jums paliek vēl mazāks. Un ja vēl ekrāns ir maziņš, tad, protams, iekšējā vēlme ir palielināt savu darba vietu, un tādēļ arī mēs varam samazināt, piemēram, rīku joslu, ja jūs ērti pēc tam meklēt visus rīkus. Dažiem objektiem zem viņiem ir tāds mazs 3 stūrītis. Tas nozīmē, ka mēs varam noklikšķināt uz viņu, paturēt, un tad atvērsies vēl viena izvēle. Ka mēs varam izvēlēties kaut ko, kaut kādu citu rīku, kas tur ir paslēpies. Vēl mazliet zemāk mums ir tādi kvadrātiņi, un viņi nosaka, kādā krāsā mums ir fons un kontūra. Fons un kontūra tieši tam elementam, kas ir atlasīts. Ja mums vajadzēs gradientu, tad mēs klikšķināsim šeit uz gradientu, un mums būs atkal jāiet uz šādi, tā kā mēs krāsojam. Un vēl ir nosvītrota sarkanā svītriņa. Tas nozīmē, ka krāsas nav. Ja, tad mēs dzīmējam objektu, un tad mums ir aizpildījuma krāsa viņam un ir kontūra krāsa. Ja mums ir jānoņem krāsa, tad mēs klikšķinām uz šo pogu, kā arī tur jums augšā būs vēl viena vieta, kur būs iespēja pamainīt krāsas, un, protams, šeit arī. Pārvietošanās pa darba virsmu un tālumaiņa notiek ar Ctrl+ un Ctrl-. Canvā, un varam, protams, arī Zoom izmantot. Mēs varam izmantot ar Alt un peles ritentiņu, tad kreisais Alt un ritentiņš. Un parādīšu arī jums, kā var izdarīt, ko var pamainīt, lai nevajadzētu turēt vēl Alt papildus, lai varētu tikai rulēt rulīti, scrollu uz peles. Ja tad jums vajag uz Edit preferences un ietiksēt vispār līgu. Šo parādīšu. Var mainīt procentus. Ja, šeit ir procenti lejā, kreisajā pusē. Un var, protams, izmantot Z austiņu un tad pielāgot attiecīgi, cik tuvu jums ir jāskatās. Zem Windows ir arī tāds navigators. Var arī caur viņu palielināt to vietu, kuru vēlaties redzēt. Ja jūs noklikšķiniet uz peles ritentiņu, tā kā parulējat ritentiņu, tad jūs virzaties uz augšu un leju pa lapu, un ja ar kontroli vēl piespiežat, tad jums ir pārvietošanās pa labi pa kreisi. Un var izmantot arī rokstiņu. Var noklikšķināt taustiņu, un tad jums atvērsies rociņa, tad jūs ar rociņu varēsiet pārvietoties pa dizainu tādu. Vēl ir dokumentu skatu režīmi. Shift F ir ieslēgt prezentācijas skatu, šobrīd tas nav aktuāli, bet F taustiņš viņš maina skatu režīmu, ņem not pa soļam uzdevumu joslu un paletes, tap noņem arī paletes. Tikai šis vienkārši, ja gadījumā jūs tur strādājat un jums pazuda kaut kādas tur lietas, jā, varbūt vienkārši viņas ir noņemtas ar taustiņu.
F, ja? Ja jums ir nepieciešams atcelt darbību, protams, jūs varat to izdarīt, jūs varat noklikšķināt Ctrl+Z vai arī Ctrl+Shift+Z atcelt to darbību. Okay. Tad, kad jūs ienākat, jums parādās parasti šāds te loks, un mums ir poga New File. Un mēs klikšķinām New File. Jauns fails. Tas nav file. Un tagad mums ir jāizvēlas viena no sāktavēm. Mēs aiziesim uz web, noklikšķinām šeit augšā web, un paņemsim web large. Jūs varat uzreiz pamanīt, mums ir te izmērs 1920 uz 1080, rekur tie ir. Mums stāv pikseli, mums ir horizontālā lapa, RGB krāsas. Un te zemāk ir podziņa krīja, un mazliet ir, viņa nav baigi redzama, kur tagad ir. Jā, un klikšķinām izveidot. Un šeit pirmais, ko mēs izdarīsim, mēs pārbaudīsim, ka mums ir pareizs workspace. Mēs noklikšķinām uz window akno. Un tagad šeit būs workspace. Un mums ir jāizvēlas Essentials Classic. Un noklikšķinām. Tad mums pārveidosies loks, ieraudzīsiet rekurtē, jo būs redzami uzreiz properties, libraries, rekur mūsu paneles, selektējās secībā, šeit rekur mūsu. Извините, это макет был, да, Наталья? На русском, если? Сделайте мне фото, тогда скажу. Там, получается, рабочая среда, правильно была? Workspace. Скорее всего, похоже. Да, и тогда у меня, получается, какой-то макет был, если 3. Сейчас я вам сфотографирую. Šis variants ir optimālais, un viņš ir daudz vieglāks nekā pārējie, ja tieši šīs workspace, jo te viss ir, un maksimāli viņš visur arī atkārtojas. Kaut kādas lietas atkārtosies, kas ir augšā un kas būs labajā pusē. Un būs vienkārši daudz vieglāk noklikšķināt un atrast, ja? Tāpēc mēs viņu izmantojam. Kā arī mums viss ir iznest jau iepriekš, un tas nozīmē, ka mums nav jāmeklē, kur tas atrodas, ja, lai dabūtu. Vektoru grafikas objektu zīmēšanu. Kā mēs zīmējam? Rīku joslā mums atrodas taisns stūris. Viņš ir kaut kur pa vidu, atrodiet viņu. Un zem viņa ir tāds arī mazs trīsstūrīts. Tas nozīmē, ka tur zem viņa paslēpjas arī citi objekti. Jūs varēsiet ieraudzīt, ka ir parasts taisns stūris, ir taisns stūris ar nopaļotām maliņām, ir elipse, ir poligoni, kas ir daudzstūris, ir zvaigzne un flerti. Tad secība vienmēr ir tāda, ka jums ir jāpaņem sākuma attiecīgais rīks, uz viņu klikšķiniet, un tad jūs zīmējat. Un zīmēt mēs varam divos veidos. Viens variants mēs noklikšķinām ar kreiso taustiņu, kliku tur un valkam pa diagonāli. Tādā veidā mēs izveidojam taisnu stūri, ja mēs paņēmam šo elementu. Ja mēs pieturēsim shift, tad mums sanāks regulārā figūra. Tad visas maliņas būs vienādas. Vai otrs variants, ka jūs varat ar vienu klikšķīti noklikšķināt, vienalga, kur plaknē tajā baltajā, ja?
uz mākslas dēļām. Un tad jūs ievadat parametrus logā, kurš parādīsies. Šis simboliņš ķēde nozīmē, ka ir saistīti abi izmēri. Tad, ja viens mainīsies, otrs automātiski arī pamainīsies. Ja viņi ir nav ieslēgta šī poga, tad jūs varat brīvi mainīt atsevišķi vienu parametru no otram. Un tagad pamēģināsim. Ņemam taisnu stūri. Redziet, tagad mums ir rokās tāds tā kā krustiņš. Un ja es velku kliktūru velku, tad man sāk zīmēties objekti. Tiklīdz es nenoklikšķināšu selection tool, es joprojām varu zīmēt. Ja es paņēmu selection tool, tad viss vairs es nevaru zīmēt, es varu tikai atlasīt kādu elementu. Vēlreiz, ja es turpinu zīmēt, paņemu objektu, sāku zīmēt. Un otrs variants bija, ka mēs varam noklikšķināt ar vienu taustiņu, un tad šeit ievadīt parametrus. Šis iepriekš uzzīmētais objekts mums ir 100, 101 uz 203 pikseļiem. Uztaisīšu 50 uz 50. Ievadu vienu ciparu. Un skatieties, lai ātrāk pārietu uz otru lodziņu, es varu noklikšķināt tab pogu. Un tad ievadu 50 un enter. Re, kur ir, ja? Tur, kur es klikšķinu, tur mums veidosies centrs. Augšējais kreisais stūrītis no zīmētā objekta. Re, pamēģiniet. Kad jūs pabeigsiet zīmēt, tad obligāti selection tool paņemiet un izklikšķiniet, jo ir jāpierod pie tā, ka ir vienmēr jāņem selection tool. А как удалить, если не нужный квадрат, допустим, если тебе не нравится? Как его удалить? Noklikšķinu uz objektu un delete poga. Tā mēs darām. Mēs varam noklikšķināt uz vienu objektu un pa vienam dzēst. Mēs varam noklikšķināt shift, un ar shift mēs varam izvēlēties vairākus objektus. Tad palaižam visu vaļā un delete pogam. Vai arī mēs varam iezīmēt vairākus objektus, uzliekot uz viņiem šādu te paladziņu, un tad arī noklikšķināt delete. Tad, ja jūs vienkārši ar pelītes ritentiņu parulēsiet, ja, tad jūsu lapa bīdīsies uz augšu uz leju. Ja jūs noklikšķināsiet Ctrl, turēsiet Ctrl un tad ritentiņš, tad jūs varēsiet pārvietoties pa labi pa kreisi. Ja jūs нокlikšķināsiet scroll iekšā, то если мы нажимаем на scroll, на кнопочку и держим ее, у нас появляется ручка. Ja, tad būs roka, un tad mēs varam pārvietot šo lapu šādi. Un vēl es ļoti rekomendēju pieslēgt caur edit preferences. Edit.
preferences pašās beigās. Edit preferences. Un šeit ir general. Un te ir, mēs varam ielikt zoom with mouse wheel. Čeksīts, ok? Un tagad, ja mēs ar scrollu strādāsim, tad arī, kur redziet, mēs varam pietuvoties un attālināties. Ja šis ir jums kaut kas jauns, es ļoti jums rekomendēju paspēlēties. Vienkārši pagaidām pastaigāt no viena stūra uz otru stūru. Tad jūs varēsiet pietuvoties tieši tur, kur stāv jūsu pelīte. Ну, то есть вы сможете приблизиться именно в то место, где ваш курсор находится. Не туда, куда смотрят ваши глаза, а именно где находится ваш курсор. Un tad vienkārši ir jātur tieši uz tās vietas virsū, kamēr jūs ejat tālāk vai tuvāk. Un tad šo divu kombinējot penu ar rociņu mazliet pārvietoties un zoom in, zoom out, vienkārši lieliski mums palīdz mūsu darbā. Еще раз, Наталья, покажите, как это делать треугольничек или ручку. У меня все время только вот, чтобы рисовать. Tagad. Ja mums ir daudz elementu uzzīmēts, mēs vēlamies visus viņus iztest, tad labākais veids, ko varam izdarīt, noklikšķināt Ctrl+A. Ctrl+A iezīmē visus elementus, kas ir uzzīmēti. Ja? Ctrl+A ir Ctrl+O. Un tad spiežam Delete. Tad jums viss ir tīrs. Kad mums ir uzzīmēts objekts, viņam ir parametri. Šos parametrus, cik viņš ir liels, mēs varam novērot šeit pie properties. Tad mans objekts šobrīd ir 89 uz 118 pikseļiem. Ja es vēlos viņu pamainīt, tad viens variants es to daru manuāli ar roku, bez īpašiem tur izmēriem. Vai otrs variants, es to varu nomainīt tieši šajā logā, cik lielu vēlaties, vai cik garu. Un tad re, kur ir. Ja mēs vēlamies viņu samazināt un samazināt proporcionāli, viņš nezaudē malu attiecību, tad pieturam Shift. Savukārt, ja mēs zīmējam jaunu objektu un pieturam Shift, mēs dabūjam regulāru figūru, kvadrātu vai elipsi. Tāpat arī samazināt mēs varam pieturot Shift, tad viņš smuki samazināsies. Jo, ja es neturēšu Shift, tad viņš man skraidīs lielāks, mazāks, neproporcionāli, bet šeit proporcionāli mums. Protams, mēs varam palielināt objektus arī aiz sāniem. Šeit. Vai arī aiz stūrīšu. Tad, kā jūs redziet, mums ir melns ārpusē un balts iekšā. Tas nozīmē, ja mums ir viens objekts uz otru, tiks uzlikt. Mēs neredzēsim, nu tā kā viens noseks otru, ja? Mēs varam izņemt krāsu, tad izņemt aizpildījuma krāsu, noklikšķinot šeit uz to sarkano svītriņu. Nu, redziet, ir.
Šo dokumentu droši var aizvērt ar krustiņu. Un tad būs jāizveido jauns. Izveidot jaunu dokumentu caur File New, ejam, veidojam jaunu. Tad jums būs jāizvēlas web 1280 uz 1024. Nomainiet mērvienības uz milimetriem. Un tad klikšķiniet Create. Un tad uzzīmējiet kvadrātu 50 uz 50, 40 uz 40, tā tālāk. Novietot vienu objektu virs otra. Un lai smuki viņi ir nocentrēti. Tad mums ir uzdevums paņemt jaunu failu 1080 uz 1024 taisu failu new. Šeit mums ir web. Un re, kur ir šīs, ja? Izmērs. Un tad create. Re, kur mums ir jauna lapa. Tagad mums ir jāuzzīmē kvadrātus 50, 40, 30. Ja? Ko daram? Eju uz taisnu stūru noklikšķinu. Klikšķinu vienreiz klik. Rakstu viņai šeit 50, tab, 50, enter. Re, kur ir pietuvojusi. Noklikšķinu klik. Varu ielikt šeit tagad ķēdīti. Tad, kad es noklikšķināšu šeit 40, otrs arī pamainīsies. Un uzreiz OK. Nākamais klik. 30, OK. 20, OK. Un 10. Var enter spiest. Selection tool. Ar selection tool mēs pārvietojam objektus, bet arī tā kā, redziet, kliktūru vienkārši velku. Tā mums varam pārvietot. Mums vajadzēs viņus paņemt un tā kā nocentrēt centrā. Tad es ņemu viņu un lieku iekšā, un viņš tur man pasaka, kad ir centrs. Nākamais ņemu, velku, un viņš man saka, re, kur centra. Un vēl viens, re, kur ir centra. Visu to pašu tagad izdarīsim tikai ar aplīšiem, ar elipsēm. Bet pirmais cipars mums būs 75. Ja? Nākamais būs 65. Tad 55. 45. 35. 25. Un 15 būs pēdējais. Un tāpat pagaidām ar roku saliekam, lai būtu centrs. Ir vēl viens variants, kā mēs varam kaut ko izlīdzināt, un priekš tā mēs varam izmantot pogu align. Window, tad align, mums parādīsies šāds loks, un tad mēs varam atlasīt visus objektus, kurus mums ir jāizlīdzina. Tad ir jānoklikšķina centrs, vertikālais un horizontālais. Un tad visi smuki sastāsies kopā. Tad atlasot visus objektus, mēs varam noklikšķināt Window pogu. Šeit ir Align, Align. Un vēl šīs pogas arī А как будет? Выравнивание, что-нибудь такое. Выравнивание. Я Или потом выровнять. Мгм. Вот смотрите, вот здесь вот наверху будет кнопочка. И плюс еще здесь с правой стороны есть такие квадратики. И можете посмотреть, какое название у него здесь. Да, то есть есть 3 места. Видите? Это
Это и еще плюс окно через Windows, которое открывается. И тогда мы нажимаем выравнивание по горизонтали и вертикали. И все сразу встали. Visi objekti, kurus es tagad zīmēju, zīmēju no lielākā uz mazāko. Tas nozīmē, ka lielākais objekts ir apakšā, mazākais ir augšā, un tas netrauco to, ka mums ir aizpildījums baltā krāsā. Ja jūs zīmētu objektus otrādāk no mazākā uz lielāko, tad jums mazākais būtu paslēpts ar lielāko. Un tad jums vajadzētu uztaisīt šeit, lai nav krāsas iekšā, lai jūs varētu redzēt visas kontūrus. Ja? Vai arī jāpārliek slāņos, bet pagaidām par slāņiem es jums vēl neiztaistīju. Pamēģiniet. Tagad uzzīmēsim ar jums zvaigzni. Paņemsim, noklikšķināsim uz tur trīs stūrītes maziņš ir pie taisnas stūriem. Paturam peles taustiņu un mums parādās lodziņš. Un uzzīmēsim star. Star ir zvaigzne. Un tagad mēs ar vienu klikšķīti nospiežam. Un tad viņš mums dod šeit radius 1 un radius 2. Tad mums ir ārējais radius zvaigznei un iekšējais radius. Un paraugā mums ir jāuzzīmē 30 uz 20. Un 5 maliņas, ne, 6 maliņas. Šeit ir points, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, taisīsim. O, no ir 6. Smuka zvaigzne ar 6. Tā, un mums vajag, lai viņi redzam. Tagad uzdevums uzzīmējiet zvaigzni ar virsotnēm. Ar 5 virsotnēm rādījus 50 uz 2 un 20. Tad 9 virsotnes, 40 un 30, 60 un 20 rādījus. Un tad būs 30 virsotnes un rādījus 60 un 50. Izpildiet lūdzu šo uzdevumu. Ievietošu uzdevumu atspēju. Uzzīmēsim tagad poligonu, daudz stūri, paņemam viņu, 6 malas, rādījus 20. Noklikšķinu vienreiz klik, kur ir saites 6 un rādījus ir 20. Enter. Un iekrāsosim. Kā mēs mainām krāsas? Mēs varam krāsu pamainīt šeit augšā, noklikšķinu te un izvēlos kādu krāsu. Kontūru krāsu šīm uzdevumam mēs netaisīsim. Ja? Mums jābūt tikai iekšā filu, un tas ir viss. Ārā ne. Un tagad mēs viņu nokopēsim. Ctrl+C, Ctrl+V. Vēlreiz Ctrl+V. Vairākas reizītes uztaisīsim. Un tad saliksim viņus kopā. Šeit vienā rindiņā, ja? Paņemam objektu, ievelkam un atstājam. Paņemam, ievelkam. Un kur jābūt intersect rakstīts, ja? Intersect. Я już нарицать intersect пересечение, тогда значит он еще туда не пошел. Paņemam intersect. Tas pats.
Šeit ir, kur view, te mazliet zemāk mums ir Smart Guides, Ctrl+U. Viņam jābūt ieslēgtam. Parasti viņas pēc noklusējuma arī ir ieslēgtas, bet ja viņas nav, es tagad ieņemšu. Tad redziet, kad es mēģināšu pievilkt blakus objektu, viņš man nezīmē rozā krāsā līnijas, viņš man neraksta intersekt, nekā nav. View, vēlreiz noklikšķinu. Tagad man interesē, kur ir kur Smart Guides, Ctrl+U. Un tagad, kur redzēt, ir intersekt. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vēl 2 vajag. Ctrl+C, Ctrl+V. Intersekt. Jūs varat arī vienmēr pārbaudīt ar align, horizontāli viņus, izlīdzināt. Un tad vēlreiz vajadzēs nokopēt Ctrl+C, Ctrl+V. Un būs jāpieliek klāt smuki. Šādi te. Var droši uztaisīt vēl Ctrl+C, Ctrl+V. Un vēlreizīt. Un šādu uzdevumu lūdzu atsūtiet, ka jums viņš ir sanācis. Nākamais uzdevums būs ar taisnstūriem, ļoti līdzīgi. Paņemam taisnstūri. Noklikšķinam 10 uz 10. Nē, laikam 20 uz 20. Un iekrāsojam. Šīs laikam ir 15. Tā aizējam uz properties 25. 25. 30. Skatīsimies. Jā, 30 uz 30. Un tas pats Ctrl+C, Ctrl+V un aizpildījums mums ir tikai iekšā un intersekt. Jūs varat paņemt arī vairākus Ctrl+C, Ctrl+V un tad viņus pielikt klāt. Ctrl+C, Ctrl+V. Intersekt. Iezīmējam Ctrl+C, Ctrl+V. Labīdam pieliekam klāt intersekt. Jūs varat droši arī viņus iekrāsot. Ja mēs vēlamies iekrāsot kaut kādus atsevišķus elementus, es tagad es nokopēšu un parādīšu vairākus variantus. Tā, pirmais mums, mēs uztaisīsim katru stabiņu savā krāsā. Kliku turu pavalku, varam šādi izdarīt, tad iekrāsojam. Kliku turu pavalku. Šādi. Šeit mēs izdarīsim kliku un pieturot Shift. Iezīmēsim noteiktās figūras un viņus vienu mājienu pārkrāsosim. Šādi. Tad nokopēsim vēlreiz.
Un tad iezīmēsim šīs divas rindiņas, iekrāsosim vienā krāsā. Redziet, kad ir vairākas krāsas elementi, tā kā dažādu krāsu elementi ir iekrāsoti, mums pie krāsas stāv jautājuma zīme, jo viņš nezin, kuru krāsu no tām divām jums parādīt. Ja, tas viss ir normāli, nebaidieties. Un šeit uztaisīsim gaiši zilā krāsā. Krāsas varat izvēlēties paši, bet rakstu atstājiet lūdzu, kā šeit paraugā. Uztaisīsim vēl vienu uzdevumu. Tad būs jāuzzīmē taisnus stūrs. Lielākais ir 90 uz 90. Nākamais ir 80 uz 80. Ja? 70 uz 70 un tā tālāk. Un mazākais ir 10 uz 10. Tad lielākais 90. Ierakstīšu. Mazākais 10 uz 10. Tā, lai šeit vai būtu saprašana. Tad jūs viņus nokopējiet blakus un vajadzēs izlīdzināt. Un izlīdzinām mēs ar pogām, ar pogām align, ja? Windows align. Un tad jūs taisat. Šie ir nocentrēti pa vidu pie kreisās maliņas. Šeit ir pa vidu un augšā. Šeit ir pa vidu un pa labi. Šeit ir pa labi apakšā. Šeit ir centrālajā. Un šeit ir kreisajā apakšējā stūrī. Ir vēl viens variants, kā mēs varam kaut ko kopēt. Pirmais, mēs atlasam objektu. Un esiet uzmanīgi, esiet maksimāli tuvu pie objektiem, tad jums daudz vieglāk būs ar viņiem rīkoties, ja, nekā, kad viņi ir tālāk. Atlasam objektu pirmais, otrs piespiežam kreiso alt, un tad velkam ar pelīti uz augšu vai tur pa labi objektu, ja. Ja jūs vēlaties, lai šis objekts ir horizontāli novietots, tad jums vēl būs jānospiež Shift. Šāda veidā jums veidojas kopija. Tātad objekts ir atlasīts, turu kreiso alt, velku, laižu vaļā, arī kur ir kopija. Redziet, viegli. Ja mēs vēlamies, lai vienā līnijā skrietu mūsu objekts, ja, tad ir jāpiespiež Shift. Ja mēs gribam vēl kopiju, tad alt piespiežu un tad izlīdzinu. Un redziet, pie alta, kad mēs turam altu, mums parādās divas bultiņas tur, melnā un baltā. Un tas arī nozīmē, ka mums veidojas kopija. Šeit ir viens interesants moments. Ja mēs noklikšķinām, uz kuru objektu mēs noklikšķinām, no tā elementa mums tiek paņemti iestādījumi nākamajiem objektiem, kurus mēs zīmēsim. Piemēram, noklikšana uz melnbaltās zvaigznes. Zīmēšu tagad taisnu stūri, un man arī tiek zīmēts tāds pats taisnu stūris ar tām pašām krāsām. Melnbalts viņš ir. Redziet, ja? Ja es paņemšu tagad taisnu stūri, kurš ir zilā krāsā aizpildījums, kontūra krāsas nav. Paņemu jaunu taisnu stūri, lai zīmētu, zīmēju, un viņš man zīmē tajā pašā krāsā. Atlasu, violetā krāsa man te ir kontūra. Ņemu objektu, zīmēju objektu, redzu, viņš ir tajā pašā krāsā. Tātad atlasītais iepriekš objekts nosaka iestatījums nākamajam zīmētajam objektiem. Ja jums vajag kaut ko savādāku, piemēram, jūs paņemat to taisnu stūri, jums vajag savādāku, droši uzreiz jūs varat viņam pateikt, kādus tur jums ir nepieciešams iestatījums, ja?
Un savukārt mēs varam palielināt biezumu kontūra līnijai, tas ir šeit pie stroka. Varam noklikšķināt plusiņu, un tad mums palielinās biezums. Kā tieši palielinās biezums, uz kuru pusi, to pastāstīšu nākamajās nodarbībās. Šobrīd vienkārši šādi. Te taisam bez kontūra līnijām, jo viņi vienkārši jums traucēs salikt kopā. Un kā pēdējais uzdevums, tad izveidojiet jebkuru patternu, kurš jums patīk, no pamata elementiem. Jūs varat izmantot gan taisnstūrus, gan kvadrātus, gan elipses, gan poligonus, gan zvaigznes. Vienkārši kaut kādu smuku salikumu kopā dažādās krāsās.